Šeit notiek tas, ko mēs jau vairākus gadus pirms Kurzemes rallija darām. Mēs nedaudz pilnveidojam trasi. Pilnveidojam trasi tā, lai viņi būtu interesantāki, lai būtu tādi interesantāki elementi. Ja? Nu, nav jau noslēpums, kad Liepājas puse tomēr ir vairāk tādā līdzenumā, un reliefs varbūt tās nav tik izteikts kā citos reģionos, tāpēc mēs ar dažādiem veidiem nedaudz piespicējam atsevišķas trases posmus, lai būtu kādi lēcieni, lai būtu tādi pārmetieni, lai būtu tādi sarežģītāki braucējiem un skatāmāk skatītājiem. Klasika droši vien, ka viņi ir viennozīmīgi, un tas ir rezultāta ātrumposms. Te var īstenībā vinnēt sacensību un zaudēt sacensību. Ja viņš ir nobraukts šis ātrumposms, kaut kā tā, un tad arī rallijs nav nobraukts. Nevietā piemiegt acis, te var neliels sarežģījums radīt pēc tā tramplīna, jo ātrums ir pietiekami liels. Kaut kādu novietojumu kļūmī, tad var iznākt arī iebraukt zālē. Trases kopējais garums nedaudz virs 100 km, kopā 11 ātruma posmi, 3 piekdien, 26. augustā un pārējie sestdien, 27. augustā. Pilsētas ātruma posms, iepriekšējos gadus pilsētas ātruma posms ir bijis pats pirmais, tad šogad viņš ir rallija 2. dienā. Gan kā pēdējais, gan arī vienu reizi pa vidu starp divām rallija sekcijām. Vecpils pa nakti pēdējo reizi braukt vēl padomju laikos. Es atceros, ka pats bija ļoti maz puika, man vecāki ņēma līdzi uz ralliju. Tajā laikā Žiguļi, Moskviči, Volgas brauc pa nakti. Mēs skatījāmies, kā pāri kalnam parādās uguns, parādās skaņa, un tad viņi kaut kur pazūd tumsā klusumā un tikai zvaigznes pie debesīm. Nakts rallija skatīšanās ir pilnīgi cita tā atmosfēra un cits tas rallija skatīšanās šarms. Tad mums tas mērķis ir nedaudz atgriezt atpakaļ to ralliju, kāds bija ļoti senos laikos, kad galvenokārt sacensības notika tikai pa nakti. Ja? Tad Vecpils naktī. Faktiski pats sarežģītākais ātruma posms, kāds šajā pusē ir, to arī brauksim pa tumsu. Sacensības atbalsta Latvijas dzelzceļa ritošā sastāva servis, SEB Leasings, Neste, Liepājas osta un Skandia Motors.